Nu, tev ir? Man arī ir. Saka, kad mēs varam sākt. Sveiki! Kā redz, mēs šeit no malas esam ielavījušies un pilnīgi nezinām, kas šeit notiek. Vai tu lūdzu varētu pastāstīt mums tādiem nezinātājiem, ko jūs šeit darat? Jā, mums viss notiek procesā. Mēs veidojam Ziemassvētku pasākumu. Tas ir tā kā koncertiņš Lūdziņa, ko mēs rādīsim 18. decembrī mūsu skolas ballē. Un kad balva notiks tieši, lai zinu, kad var nāk skatīties, ko jūs esat padarījuši? 18. decembrī 18:00. Vai tu vari pastāstīt sīkāk, ko tieši jūs rādīsiet? Es redzu, ka jūs šeit dejojat, spēlējat un dziedāsiet arī? Mēs rādīsim tā kā muzikālu Lūdziņu. Tā būs Māras Cielēnas pasaka Cilvēciņu Ziemassvētki. Stāsts ir par diviem cilvēciņiem, kas ir uzzīmēti pavasarī uz mūra. Un tagad ap Ziemassvētku laiku viņi saprot, ka kaut kas ļoti mainās pasaulē. Un mēs parādīsim to, ko dara parasti cilvēki Ziemassvētku vakaru, tā kā priekšvakarā, un kā viņi gatavojas Ziemassvētkiem, un kādas ir cilvēciņu emocijas tajā, ka viņi nevar nokāpt no mūra, savu pagatavot piparkūks, nevar dabūt eglīti. Un mēs apspēlēsim sniegpārsliņas dejā, un mēs dziedāsim Ziemassvētku dziesmas. Jā, tas ir. Tad kopumā būs ļoti jautri un aizraujoši izrādi, vai ne? Es ceru, ka izdosies. Mēs veicēsim. Tu varbūt pastāsti, kā jūs tieši izvēlaties šo lūgu un kāpēc tieši tā? Vispār man tika uzticēts tāds pienākums, tā, ka man vajadzētu sameklēt kādu pasaku, un tad es atceros, ka Cielēnā bija ļoti mīļas pasakas vienmēr. Un tad es šķirstīju viņas grāmatu un atradu tieši šo pasaku. Un saīsināju viņu, un es domāju, ka tas būtu ļoti mīļi un jauki un silti un balti viņu parādīt. Lieliski. Es domāju, ka tev viss ļoti labi izdosies. Pastāsti, kā tieši jūs iestudējat soļus, kā jūs izvēlaties mūziku? Mūziku mēs visi tā kā kopā domājām. Man atnesa Ziemassvētku dziesmu grāmatiņu, tad mēs izdomājām, kāds varētu. Mana draudzene Ance sāka domāt dejas, tad mēs kopā veidojam tā kā kustības. Jā, un lielu paldies jāsaka mūsu muzikantiem visiem, kas arī ir sapulcējušies, mums ļoti palīdz. Jā. Cik kopumā izrāda pusgara? Vai to vēl nevar spriest kādu pusstundu varbūt? Un tas tiks izrādīts arī vidusskolas skolniekiem, pamatskolas skolniekiem, vai būs visiem kopā, vai tas notiks ballē vai atsevišķi? Tas notiks balles sākumā, ka parasti ir tas koncerts, kad koris dzied un tā. Šogad mēs rādīsim šo izrādi. Es nezinu, varbūt kādreiz mēs vēl parādīsim kaut ko. Es kļūdos, vai kas tāds šogad notiek pirmoreiz mūsu skolā? Vispār pagājušajā gadā bija tāds nelielāks projekts ar Audeāmus dalībniekiem, tāda nevalstiskā organizācija, kur mēs veidojam labdarības pasākumu, pēc tam rādījām skolā. Bet šogad mēs taisam tieši mūsu skolai paredzētu izrādi. Nu, lieliski. Varbūt vajag bišķiņai pastāstīt par savām personīgajām Ziemassvētku izjūtām. Ko tev asociē šis laiks? Īstenībā savas personīgās Ziemassvētku izjūtas centīšos ielikt tajā pasākumā, ko mēs tagad rādīsim. Jā, tas viennozīmīgi ir tāds siltums, mīļums, tās ir dziesmas, tas ir sniegs arī, tā ir piparkūku smarža, tā ir zaļā eglīte izrotātā, tas ir bērnu prieks acīs, ka viņi var pikoties un ka viņi var saņemt dāvanas. Jā. Man Ziemassvētki ir tādi ģimenes kopā būšanas svētki, nekas vairāk. Tad šie izrādi būs ne tikai tev personīgi, bet arī ļoti mīļi un silti. Cerams, tev viss izdosies. Tā arī tipu skaitās, ka Man jāstāv skanē? Filmē?
Sveiks, Tom. Pastāst man, ko jūs šeit darat? Mēs šeit gatavojamies Ziemassvētku priekšnesumam, ko radīsim Ziemassvētku balvē. Un cik es redzu tev ģitāru rokā, un te apkārt ir klavieres un vijoles, pastāstiet, ko jūs spēlēsiet? Mēs spēlēsim Ziemassvētku dziesmas, protams, kā jau Ziemassvētku balvē un Ziemassvētku pasākumā. Precīzāk gribēs, jā. Un pastāst, kādas dziesmas spēles, jo Ziemassvētkiem ir daudz dziesmas. Uzsnīgs sniedziņš balts, priecīgas Ziemassvētkus, tam līdzīgas. Es viss tam savu nezinu. Izstāst, ka jūs tur ļoti nopietni gatavojaties, tā jau kļūst tāda ierasta ikdiena? Mēs gatavojamies pirmo reizi šoreiz. Tā noteikti nav ikdiena, tāpēc. Bet es biju manījis jau šeit iepriekš kādas mēģinājumus, es biju kādam citam pasākumam. Es domāju, ka jā. Tad tu šeit esi pirmo reizi. Pastāst man vēl kaut ko. Es nezinu vairs, ko tu gribi, lai viņš man pastāst. Varbūt tev pašam kādas domas, ko tu gribētu pateikt par šo izrādi, lai cilvēki, kāpēc lai viņi nāk un skatās, kā jūs cenšaties? Cilvēki nāks tāpatās, jo tā būs Ziemassvētku balva, tā kā aicināt viņus noteikti nav vērts, kas atnāks, tie būs un tie skatīsies. Tie noteikti būs visi vidusskolnieki, es domāju, arī pamatskolnieki varētu būt. Un kā tev pašam ar Ziemassvētku, ar ko tev tie asociējas? Tie man asociējas ar mīlestību, ar dāvanām, ar nesautīgām lietām noteikti. Un kāpēc tu piekriti piedalīties? Tāpēc, ka es varu spēlēt ģitāru, un tas ir interesanti. Paldies, lai jums viss izdodas. Čau. Mēs esam nointervējuši jau galveno un mūziķis, un cik saprotu, es dejotāju. Pastāst mums, ko darīs izrādē? Izrādē es, kā jūs jau redzējāt, dejošu. Es dejošu Sniegu pārsliņu deju pie mūsu horeogrāfijas veidotās dejas ar šķiet Laura Renika mūziku. Kāds ir tavs sniegpārsliņas uzdevums? Mans sniegpārsliņas uzdevums būtu maigai, jaukai, trauslai un radīt priekšstatu par to, kāds ir sniegs. Un kā tieši centīsies parādīt sev, lai visiem rastos tā jaukā Ziemassvētku sajūta? Smaidīšu, dejošu viegli, būšu baltā apģērbā, kā jau visvētnīca. Kaut kas jāizdomā, ko paprasīt. Varbūt man tevi intervē? Nē. Pastāst man, ko tev asociējas Ziemassvētki? Ziemassvētki man asociējas ar piparkūkām, sniegu, salaveci, eglītēm, ar pastaigām mežā, ar dāvanām un mandarīnu smaržu. Tas arī. Lieliski. Kāpēc tu piekritīji piedalīties izrādē? Man ļoti patīk sniegt priekšnesumu citiem un patīk, ka citi uz mani skatās. Un visiem ir prieks gan man piedalīties, gan arī citiem skatīties. Tātad tu esi sniegpārsliņš, kas visiem nes prieku. Protams, tieši tā. Nu labi, tagad, tā kā tu esi tās jaukā sniegpārsliņš, varbūt kādu novēlējumu Ziemassvētkos visiem. Lai visiem priecīgi Ziemassvētki, visiem mājās daudz mandarīnu un lai logā spīd skaistas svecītes. Un saule. Paldies. Jā. No malas, cimts ar klavierēm, tos cilvēks. Bet no tās puses, man liekas. Mēs meklējam, bet domām kaut ko piesaukums un dziedāsim. Varēs nākamreiz ņert pie man balsu.
Jā,